Labs vakars visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Klāt beidzot nedēļas noslēgums, piekdienas straujiem soļiem tuvojas, protams, arī ilgi gaidīties Ziemassvētki, tāpatās arī jaunais gads, bet līdz mēs tiekam līdz svētkiem, tikmēr, protams, mums vēl ir kārtējās 7 tēmas, kuras tad apskatīt arī šovakar. Runāsim par dažādiem tematiem, tos ar, protams, par notikumiem, kuri tad ir notikuši aizvadītajās dienās un kādi tad draudi mums ir arī sabiedrībā. Runāsim gan par alkoholu un tā ierobežošanu, protams, arī par mūsu kaimiņu valsti, un par gana interesantiem kaimiņiem, kuri reizēm pamanās arī izglābt mūsu īpašumu. Bet, lai runātu par šiem te visiem tematiem, pie mums šovakar ciemos Guntis Bilēvičs, veselības ministrs, Saeimas deputāts, kārtīgs cilvēks. Labvakar! Paldies! Dzirdēts vispār tāds fakts par tādu Mērfija balvu veselības ministrijas nozarē. Sakiet, jūs tikko tā uzsācis savas gaitas. Nav tā tomēr nepatīkami saņemt ko tādu? Nē, gluži otrādāk. Tātad žūrijas komisijas priekšsēdētājs, augsti godājamais profesors Jānis Stradiņš, viņš paskaidroja ne tikai, kāpēc tiek pasniegtas Cicerona balvas un kam un kādēļ, bet arī paskaidroja, kādēļ tiek pasniegta šī Mērfija balva veselības nozarei un diploms man, Guntim Bilēvičam, kā veselības ministram. Un šī Mērfija balva tika pasniegta veselības nozarei kā tādai, kas ilgi mocīta un kurā ir nepieciešamas izmaiņas. Jo mēs neesam apmierināti ar mūsu veselības sistēmu. Un šī balva man tika pasniegta ar vārdiem godājumam Guntim Bilēvičam cerībā, ka viņš, būdams veselības ministrs, izmēzīs šos augējas taļļus un viņam varēs, Guntim Bilēvičam, pēc 3 gadiem pasniegt Cicerona balvu. Tā kā es sapratu akadēmiķa Stradiņa doto uzdevumu un ļoti augsti to vērtēju. Un, es mēzīšu. Nu, tad gaidīsim, protams, arī rezultātu, kas to zina, varbūt tiešām pēc 3 gadiem jau sveiksim jūs ar Cicerona balvu. Cerēsim. Bet, ko ķersimies gan šobrīd klāt topas 7. vietai, runāsim par kādu jaunu puisi, kurš izrādās ir bijis gana bīstams sabiedrībā un tieši gados vecākām kundzēm. Valsts policija aizturēs kādu 18 gadus vecu jaunieti, kurš tiek turēts aizdomās par 2 gados vecāku kundžu slepkavību. Proti, viena no kodziņām bijusi 1958. gadā dzimusi, savukārt otra bijusi 35. gadā dzimusi, un kas tad ir vēl svarīgi, viņa ir bijusi klostermāsa. Un abas divas šīs slepkavības notikušas tieši Ķīpsalas apkaimē. Gana bīstami tas viss noteikti ir bijis, jo abi divi līķi ir bijuši ar gana līdzīgiem arī sasitumiem un brūcēm, ir noticis uzbrukums, un pēc tam, protams, ir tikušas un mēģinātas slēpt šīs pēdas, bet policija ir darbojusies šajā reizē ļoti raiti, un katrā ziņā uzdevums ir izpildīts, jo, kā zināms, tad jaunietis arī atzinies jau par 2 slepkavībām, kuras tad ir veicis. Ļoti ātra un operatīva darbība. Žēl, ka mēs tik ātri to pedofilu nevaram noķert. Es gribu uzteikt iekšlietu ministrijas darbu un policijas darbu, un tā ir ļoti laba ziņa, vēl viena labā ziņa pirms Ziemassvētkiem. Mēs varam justies drošāk, mēs redzam, ka mūsu policija strādā un strādā ārkārtīgi operatīvi. Un es domāju, ka tas ir pareizi. Bet ir atsevišķi noziedznieki, kas veic arī bīstamus noziegumus, kuri ir ļoti gudri, iespējams, un māka maskēties. Viņu notveršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, bet viņi arī reiz tiks notverti. Gaidīsim gan to laiku, kad viņi tiešām tiks notverti, jo es domāju, ka liela daļa sabiedrības arī gaida šo brīdi, kad mēs redzēsim virsrakstus, piemēram, Imantas pedofils beidzot notverts un ir apstiprināts, ka tas tiešām ir viņš. Es domāju, ka tā diena nav aiz kalniem. Mēs ļoti drīz redzēsim tos virsrakstus. Es esmu absolūti pārliecināts. Cerēsim, ka jūsu pārliecība arī apstiprināsies. Bet ķeramies klāt top 6. vietai šoreiz par kādu ļoti interesantu lietu, kuru iespējams arī jūs varat iegādāties eBayā.
Interneta izsoļu vietne eBay piedāvā kādu ļoti īpašu lietu, kuru tad var iegādāties. Kādreiz gan šīm te dokumentām bija cena diezgan augsta, proti 100 000 ASV dolāru, ne, bet eiro. Un tad tagad tā cena ir nokritusies līdz 30 000 ASV dolāru. Un tā lieta, ko jūs varat iegādāties, ir Latvijas pirmo prezidentu parakstīti zvērsti, kas ir principā arī oriģināls, kur tad viņi sola, protams, izrādīt savu uzticību valstī. Tiesgan, es nezinu, vai kāds ir redzējis un tiešām zina, ka šādi dokumenti pastāv. Un tie ir īsti, bet jums ir savs viedoklis un jūs esat bijis potenciālais pircējs. Jā, tātad es šo dokumentu kopumu, faktiski, kas ir valsts relikvijas, par viņu eksistenciju zinu vairāk kā gadu. Šī cena 100 000 eiro bija priekš manis par lielu. Man bija arī pārliecība, ka neviens cits viņus neiegādāsies. Un es tiku vedis sarunas, un pēc pēdējām sarunām man tika solīts, ka es varēšu iegādāties viņu šo faktiski ne tikai nacionālo relikviju, bet arī mākslas priekšmetu kopumu par cenu 50 000 dolāru. Es redzu, ka cena ir kritusies. Un es domāju, ka mans nolūks bija viņu iegādāties un atvest uz Latviju un nodot Latvijas valstī. Tātad iet runa par izciliem mākslas priekšmetiem. Šie dokumenti ir autentiski. Es redzēju krāsainas šo dokumentu fotogrāfijas. Tātad visi pirmie valsts prezidenti, kuri tika ievēlēti vēlēšanu ceļā. Viņi ir parakstījuši prezidenta zvērstu. Un kāpēc esmu pārliecināts, ka šie dokumenti ir īsti? Tāpēc, ka tie ir tādi uz dubultlapām, skaisti zīmēti, ar roku zīmēti no visām četrām lapas pusēm apzīmētas lapas, un pirmās divas ir izgatavojis latviešu izcilais zīmētājs mākslinieks profesors Rihards Zariņš. Tas, kurš zīmēja naudu, cariskās Krievijas naudu, tas, kurš zīmēja Latvijas naudu, un Milda arī ir viņa zīmēta. Un tātad es esmu absolūti pārliecināts, ka tas ir Riharda Zariņa zīmējums, tas ir Riharda Zariņa paraksts un kaligrāfiski, skaisti mākslinieciski uzzīmēts teksts. Jāsaka, ka laika gaitā tie zīmējumi kļuva vienkāršāki, un tā tradīcija turpinājās līdz brīdim, kamēr varu pārņēma Kārlis Ulmanis. Viņa paraksta uz šāda zvērsta nav, acīm redzot, viņš šādu zvērstu laikam nav nodevis, un tā versija, tā provenance šiem dokumentiem arī izklausījās ļoti ticama. Tātad kāds Kārļa Ulmaņa biroja darbinieks, to kā valsts relikviju glābdams, bija izvedis no valdības mājas nolūkā saglabāt. Un jāsaka, ka Kārlis Ulmanis, viņš pats šos dokumentus bija ļoti rūpīgi glabājis. Nu, lūk, cerēsim, es lieku uz jums visas cerības, ka atvedīsiet šo relikviju arī uz mājām, un tad visi varēsim apskatīt kādā muzejā, vai man šķiet, ka viņi ļoti labi iedarētos arī prezidenta pilīs vajag izremontēt, tā noteikti ļoti skaisti būtu. Bet, nu ko, mēs ķeramies klāt topa 5. vietai par kādu ļoti un supervērīgu kaimiņieni Rīgas pilsētā. Kāda ļoti, ļoti acīga kaimiņiene Rīgā pamanījusies novērst kāda kaimiņa nelaimi. Proti, viņa aiz gara laika sēdējusi pie sava loga un šajā reizē sēdējusi pie loga ar binokli un ar savu binokli ieraudzījusi, ka pretējā mājā kādā no logiem notiek kaut kas nelāks. Šajā reizē tur bijusi aizdegusies mikroviļņu krāsns, un tā rezultātā, protams, izsaukus arī ugunsdzēsēji, lai pamanītu vispār notiekošo nelaimi, izmantojuši arī jau paceļamās kāpnes, lai tad tiktu iekšā šajā dzīvoklī un vispār konstatētu, ka tur tiešām kaut kas notiek. Aizdegusies bija mikroviļņu krāsns un, protams, kaimiņiene labu gribēdam izsaukus glābējus, kā rezultātā izglābti suns un kaķis, kuri veiksmīgi nogādāti saimniecei rokās. Jāsaka, diezgan labi sajūta, ja mājās ir tāda kaimiņiene vai pretējā mājā ir kaimiņiene, kur uzrauga arī jūsu īpašumu. Katrā ziņā varat ietaupīt uz signalizācijas pakalpojumiem, bet no otras puses, jāsaka domāt, cik patīkami ir tas, ka jūs pretējā mājā kāds vēro un zina, kāda jums ir pidžama vai nav pidžama, kādu kafiju dzerat no rīta.
Man ir dalītas jūtas attiecībā par šo. Ja kāds skatītos manos logos, man tas nepatiktu, bet ja šādas skatīšanas rezultātā kāds būtu novērsis manā mājā ugunsgrēku, es teiktu paldies. Un mēs televīzija jau mūs orientē uz šo. Mums televīzijā redzami dažādi realitātes šovi. Es pieņemu, ka skatīties dažādos logos daudz dzīvokļu mājai, tas ir tikpat kā pārslēgt televīzijas kanālus. Un iespējams, ka kaut ko, tas ir pat iespējams, ka šī nodarbe, lai arī, manuprāt, tā ir nepareiza nodarbe, un tas, ka atsevišķs gadījums novedis pie pozitīvām sekām, tā tomēr nav pareiza nodarbe. Es pieņemu, ka kādam to darīt, skatīties binoklī ir interesantāk nekā skatīties ugunsgrēku. Nu jā, katram jau tomēr ir savi iecienītākie seriāli vai iecienītākie televīzijas kanāli. Tāpat noteikti ir savi iecienītākie kaimiņu pretējās mājas logi. Bet tādas lietas labāk darīt nedrīkst. Ja tiešām jūs vienīgi pamanāt, ka ir dūmi un tad ir jāsauc glābēji, tad jūs tiešām varat kļūt par varoni. Bet turpinām šoreiz ar top 4. vietu. Arī tāds seriāls varētu teikt, kas mums turpinās diezgan ilgi, jau vairāk kā gadu saistībā ar rīdzinieku kartēm un to lētāku braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards ir gatavs ļoti aktīvi cīnīties par savu veidu netaisnību, kas notiek Rīgas galvaspilsētā, un ļoti daudzi cilvēki, kuri nav deklarējušies Rīgā, noteikti arī bija sašutuši par to, ka beidzot pienāks tā diena, kad rīdzinieki maksās par sabiedrisko transportu mazāk, bet visi pārējie dubultā. Un tad, lūk, jaunais ministrs tomēr ir nolēms par to ļoti cītīgi arī cīnīties, lai tas tā nebūtu. Skaidrs zināms, ka šādas lietas notiek arī, piemēram, Jelgavā, bet, lūk, Jelgavā jau ir mazliet cita lieta. Tur tā cilvēku plūsma no citām pilsētām nav tik liela, un ja arī ir, tad iespējams tie cilvēki pārvietos ar savu personīgo automašīnu, nevis izvēlas Jelgavas sabiedrisko transportu. Es saprotu, ka jums ir ļoti laba sadarbība ar jauno ministru. Ir tā, ka man viena raidījuma laikā, raugiet, man ir iespēja teikt atzinības vārdus jau otrajam ministram, ne tikai iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, bet arī Kasparam Gerhardam. Es gribu pievienoties premjerministras Lemdotas Straujamas vārdiem, ka mums ir draudzīga komanda. Straujamas kundze teica, ka viņa savā politiskajā pieredzē nekad neko tādu nav piedzīvojusi, ka vienas partijas ministri iestājas par otras partijas ministru priekšlikumiem un sniedz visāda veida atbalstu. Tad es esmu absolūti pārliecināts, ka Gerharda kungs rīkojas pareizi, jo šādas atlaides rīdziniekiem ir iespējams iedot tikai tad, ja tarifi nav, ja cena šī pakalpojuma nav pareizi noteikta. Un tātad principam, ka nerīdzinieki tiek aplaupīti, lai rīdziniekiem dotu priekšroku, manuprāt, nav pareizi. Un es atbalstīšu visus Gerharda kunga lēmumus valdībā šajā sakarā, jo taisnībai ir jābūt. Es it kā saprotu arī Ušakovu kungu mērķi aicināt Rīgā deklarēties tos, kas uz Rīgu brauc, jo pašvaldības papildina savu kasi pamatā no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, un viņi maksā pēc dzīves vietas. Bet es Gerharda kungu atbalstu. Nav pareizi nerīdziniekus tāpēc aplaupīt. Diezgan, es domāju, ka tiešām ļoti daudzi no tiem, kuri nedzīvo Rīgā un šobrīd skatās, diez vai būtu apmierināti ar šādu politiku, ka mēs maksātu divreiz vairāk kā vietējie, ņemot vērā, ka mēs tāpat to naudu te Rīgā arī vēl turpinām tērēt, atbraucot uz šejieni. Bet ķeramies klāt topa 3. vietai, šoreiz arī par mūsu kaimiņu valsti un Eiropas Savienību. Eiropas Savienības līderi šodien samitā Briselē ir aizstāvējuši un vēl joprojām pastāv par gan stingrajām sankcijām attiecībā pret Krieviju, kas, kā izrādās, ir arī noteikti viens no tiem iemesliem, kādēļ šobrīd Krievijas ekonomika ir pietuvojusies diezgan pamatīgai krīzē. Ņemot vērā vēl arī to, ka tās naftas cenas pēdējās dienās ir ļoti strauji nokritušās, tad arī rubļa vērtība ir principā katastrofas priekšā. Daudz jums arī esam stāstījuši par to, cik daudz tieši tie bagātie cilvēki ir zaudējuši tās naudiņas pat ne miljonos, pat ne tūkstošos, pat ne simtos, bet miljardos. Diezgan nopietna problēma tajā Krievijā, bet viena lieta tas, ka mēs pastāvam par tām sankcijām. Mēs esam gatavi tās turpināt un vēl rādīt to savu slikto pusi un nosodījumu, bet mums ir tāds konkrēts plāns, ka mēs izdarām tā, tad Putins varētu izdarīt tā, un ja viņš izdara tā, tad mēs turpinām vēl kaut kā citādāk.
Es gribu teikt, ka Latvija, viņa kā Eiropas Savienības valsts, viņa pievienojas Eiropas Savienības sankcijām. Manuprāt, nav pareizi, ja mēs kādas sankcijas paši pēc savas iniciatīvas, lai kādas tās nebūtu ievedam papildus vai pirmie, jo mēs neesam vienkārši Eiropas Savienības valsts. Mēs esam robežvalsts, kas robežojas ar Krieviju. Un šai lietai ir divi aspekti. Pirmais aspekts ir tas, ka šī situācija Krievijā ļoti būtiski var ietekmēt tieši Latvijas ekonomiku. Es ceru, ka ir plāns, kādā veidā atbalstīt Latvijas ekonomikai tos zaudējumus, kuri iestāsies Krievijā krīzes rezultātā un kā atsitiens nāks pret mums. Ir tā, ka es gribu izteikt dziļu gandarījumu un pateicību saviem kolēģiem Saeimā, ka mēs ļoti raiti pieņēmām 2015. gada budžetu, jo pēc šādiem paziņojumiem ir skaidrs, ka nākamā gada iekšzemes koprodukta prognoze varētu būtiski pasliktināties arī šīs situācijas dēļ, ka Krievijā. Un tas, ko mēs dalām nākamajā gadā kā budžetu, kā prognozējumus nākošā gada ienākumus, viņa var nepiepildīties. Un ja mēs nebūtu nobalsojuši par budžetu, tad iespējams tuvākajās dienās mums nāktos valdībai ķerties par jaunu pie darba un sākt sadalīt būtiski sašaurinātu fiskālo telpu, un tad veselības aprūpē nebūtu 30,6 miljonu. Un citām nozarēm arī nebūtu tik daudz naudas, cik ir piešķirts. Tas ir pirmais aspekts. Un otrais aspekts, tā pati konstrukcija, ka mēs it kā tīksmenamies par to, ka Krievijas bagātie iedzīvotāji arī tur ir cietuši un pazaudējuši astronomātiskus skaitļus, ziniet, tas vēl ir štruns. Krievijas vienkāršie iedzīvotāji, vienkāršā tauta, mūsu kaimiņu tauta, viņa arī ir pazaudējusi naudu un savus iekrājumus, kurus cilvēki steidz iztērēt, lai iegādātos kaut ko. Un tas viss atgādina tos gadus, kad mēs padomju laikā centāmies iztērēt rubļus viņa straujā krituma rezultātā. Un mēs paši esam piedzīvojuši tās sajūtas, un tās nav nekādas skaistās, un es par to netīksminos. Katrā ziņā visiem tiem iedzīvotājiem, kuri tad ir tur un tiešām iespējams paši nesaprot, kāpēc tad īsti notiek pie viņiem tā, kā notiek, un varbūt viņi nedomā, ka tie rietumi arī ir tik ļauni, bet tam visam ir arī pamats, kādēļ ir tās sankcijas, veiksmi un izdošanos šajā grūtajā laikā. Bet topa otrajā vietā gan par kādām grūtībām un tādiem sūriem laikiem arī deputātiem. Tagad viņi gan ir ievēlēti, bet redz, noteikti sabiedrība sekos arī līdz tam, kā tiek pildīti solījumi. Sabiedrība par atklātību dēlna. Visiem ļoti labi zināma. Pirms Saeimas vēlēšanām bija atklāta tāda sociāla vietne kandidāti uz dēlnas.lv, kur mēs varējām izskatīt par ikvienu Saeimas kandidātu, te vai visu internetu resursos pieejamo informāciju, kādi tad ir bijuši sadarīti darbi, kādi ir nedarbi, vecums un izglītības. Visu, ko varētu gribēt zināt par viņu. Bet, lūk, tagad, kad tas vēlēšana gads ir pagājis, tad šobrīd ir jādomā jau kaut kas cits. Un tāpēc sabiedrība mēs atkal varam iesaistīties un vērot līdzi tomēr arī Saeimas deputātu darbam, protams, arī vērtēt viņus, sekot līdzi darbiem un nedarbiem un arī to visu, protams, piefiksēt šajā interneta vietnē kandidāti uz dēlnas.lv. Jūs tas aicināt tā kā vairāk un aktīvāk strādāt, ja kāds laika ar pirkstu sakot līdzi tāds darbs, tāds nedarbs? Es domāju, ka tur nav nekā slikta, ka sabiedrība seko līdzi deputātu solījumu izpildē. Tas ir labi, un ja mūsdienu tehnoloģijas un internets ļauj šo palielināmo stiklu padarīt biezāku un līdz ar to vairāk skatīties deputātu darbiem un nedarbiem līdzi, tas, manuprāt, ir labi. Es ceru vienīgi, ka tie komentāri, ko varēs katrs ievietot šajā lietā, ka šo cilvēku personība tiks pārbaudīta, ka tie nebūs tādi interneta komentāri, kas ir pēc dažādām publikācijām presē. Un lai ir iespēja ar šiem cilvēkiem sasaistīties, noskaidrot lietas apstākļus, un būtu slikti, ja tas būtu tāds, es ceru, ka tā nebūs, ka tas nebūs kārtējais internets spļaujuma trauks. Bet kur ir šobrīd tajā jūsu sarakstā viena no tiem uzrakstiem, kurus jūs gribētu redzēt kā padarīto darbu saraksta augšgalā?
Tad es gribētu redzēt savu padarīto darbu sarakstā augšgalā sekojošas 3 lietas. Pirmā lieta – es gribētu, lai skolā mūsu bērni tiek baroti uz valsts rēķina ar svaigi pagatavotām brīvpusdienām no dabīgiem produktiem no pirmās līdz pēdējai. Nākamgad es zinu, ka koalīcija ir lēmusi, ka nākamgad jau 4. klase tiks barota uz valsts rēķina, bet mans kā veselības ministra uzdevums ir gādāt par to, lai ne tikai tiktu baroti pa velti, bet lai tiktu baroti ar bērni ar veselīgu pārtiku. Tas ir pirmais. Un trešā lieta ir no veselības aprūpes, kaut gan pirmā arī ir saistīta ar veselību, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam, un veselības pamati tiek ielikti bērnībā. Otrā un trešā lieta ir tātad, es gribu samazināt pacientu līdzmaksājumus un padarīt veselības aprūpi pieejamu katram Latvijas cilvēkam, neatkarīgi no viņa materiālās rocības. Un trešā lieta, es gribu palielināt mediķu atalgojumu tā, lai viņi nepamestu valsti un saņemtu atalgojumu atbilstošu tiem gadiem, kas ir ieguldīti, lai iegūtu šo izglītību. Atbalstām, es atbalstu. Ceru arī turpmāk redzēt šos visus darbiņus kā padarītus. Noteikti arī jūs skatītāji atbalstītu šādus te darbus. Un ikvienam būtu patīkami, īpaši tiem, kuriem tiešām nākas dažreiz izlaist to ārstu apmeklējumu tīri tās kabatas plānuma dēļ. Bet šoreiz gan par topu 1. vietu, kas varētu būt noteikti aktuāli jaungadā pēc pusnakts, kad iespējams gribas attaisīt vēl kādu šampaniešu pudeli, bet viņa vairs mājās nav, tad jāsteidz meklēt vietu, kur to iegādāties. Rīgas domas drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas deputāti ir vienojušies par tādu vienotu kopumu un domu saistībā ar to, ka vajadzētu ierobežot tomēr to alkohola patēriņu. Un kā tas viss notiks? Proti, visiem labi zināmas kafejnīcas un veikali, kurā tad jūs varat ieiet un pēc tam paņemt savu dzērienu līdznešanai. Tad tagad tā vairs nebūs. Ja jūs vēlaties iedzert pēc pusnakts kādu dzērienu, tad tas vairs nenotiks šādā kafejnīcā veikalā, bet tas notiks tikai kafejnīcā, kas tad būs atsevišķi nodalīta ar atsevišķu ieeju un izeju. Un vispār nesavienot ar šo te veikalu, jo nevar jau būt tā, ka mēs ejam pēc kečupu un tepat tās blakus mums pārdod arī kaut kādus izliejamus tādus stiprākus dzērienus. Daudz mēs vispār esam stāstījuši arī par to, ka ir tādas problēmas ar alkoholu diezgan lielas, ka tomēr arī slimnīcā uzņem cilvēkus, kuriem drīzāk vajadzētu uz atskurptuvi doties, nevis uz slimnīcu, tad kaut kāda problēma ir ar to alkoholu un laikam jau ir atbalstām tie noteikumi ierobežot to visu. Mēs esam nonākuši līdz jautājumam punkts 1, un man ir iespēja izteikt ļoti atzinīgus vārdus par Rīgas mēru Nilu Ušakovu. Un es kā veselības ministrs atbalstu katru pasākumu, kas ir vērsts uz pārmērīgu alkohola patēriņa ierobežošanu. Es kā veselības ministrs, un nākamgad ir mūsu valsts prezidentūra Eiropas Savienībā, zinu, ka Eiropas Savienībā alkohola politikas vairāk nav, viņa ir terminēta, un mans kā veselības ministra viena no prioritātēm mūsu prezidentūras laikā ir gādāt par to, lai Eiropas Savienībā šāda alkohola politika atkal tiktu definēta, tiktu uzlikta uz papīra, nolūkā ierobežot pārmērīgu alkohola patēriņu, jo tas ļoti negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Un es esmu kā veselības ministrs tiešām pateicīgs Rīgas pašvaldībai, Nilam Ušakovam, par to, ka viņš šādu drosmīgu soli spēr. Es aicinu arī citas pašvaldības Rīgai sekot. Šis nav tas gadījums, kā ar naudas vākšanu no citiem iedzīvotājiem, lai rīdzinieki varētu lētāk braukt uz citu cilvēku rēķina, jo tarifi ir noteikti nepareizi. Bet šis ir tas gadījums, jābūt godīgam. Nila Ušakova priekšā es varu noņemt cepari. Varbūt mums pat darētu mācīties kaut ko no Skandināvu valstīm, kur vispār tā, ka tu ieej lielveikalā un tur nemaz nav tā, ka blakus pamperiem stāv alkohola plaukts, bet tas ir atsevišķs veikals, svētdienā vispār ciet. Skandināvijas valstīs, Somijā un Zviedrijā alkohola tirdzniecība ir valsts monopols. Visi veikali, kur tirgo alkoholu, pieder valstī. Un es neesmu pārliecināts, vai kaut ko tādu Latvijā varētu realizēt, lai arī no veselības viedokļa tas būtu derīgi. Ko mēs tad vēl varētu tā īsi darīt? Tas, kas mums ir jāizdara, un to pēc veselības ministrijas iniciatīvas dara, tātad, lai būtiski palielinātu alkohola patēriņu,
Pasaules veselības organizācija saka, ka jāveic 3 pasākumi. Mēs ejam pa visiem šiem 3 ceļiem. Tātad pirmais ceļš ir būtiski palielināt akcīzes nodokli. Mēs zinām, ka alkoholam nākamgad jūlijā viņš tiks palielināts uz Nacionālās partijas iniciatīvas pamata. Parādniekungs par to cīnās, Cepurinost. Un šī nauda, iegūtā nauda tiks novirzīta, lai varētu apmaksāt brīvpusdienas skolēniem 4. klasē, lai izdodas mums visiem. Paldies parādniekungam. Un otrs pasākums, tātad, ja pirmais bija akcīzes celšana būtiska, otrais pasākums ir būtiska alkohola reklāmas ierobežošana, un trešais izglītojoši pasākumi par alkohola kaitīgumu, un šie izglītojoši pasākumi jāveic gan skolās, gan arī pieaugušiem cilvēkiem visā sabiedrībā. Taisnība. Atkal atbalstāmas 3 lietas. Vēlēšu jums veiksmi un izdošanos, tāpat kā pārējiem ministriem visiem, kuri cīnās par gan lādzīgām lietām Saeimā, tam mēs visam noteikti arī sekosim līdzi. Teikšu jums paldies, kā atnācāt šovakar. Paldies un priecīgus Ziemassvētkus katrā mājā, un nākamgad veselību, veselību un vēlreiz veselību. Un ar dzīvi ir tāpat kā fotografija, labāk izdodas, ja smaida. Jā. Vēlu visiem smaidu nākamgad. Jums tieši tāpat, bet ko, es gan skatītāji ar jums tiekos 2015. gadā un vairāk gan uz tām marta beigām došos pāri okeānam smelties zinības un vēl vairāk, bet nu ko, tas šovakar vislaims izdevušies svētki un tiekamies nākamgad.